Jānis Bergs orientieristu sabiedrībā pazīstams jau 40 gadus. Brīvprātīgi viņš attīstījis Latvijā jaunu šī sporta paveidu – taku orientēšanos. Šī disciplīna ļauj sacensībās piedalīties arī sportistiem ar kustību traucējumiem, radot vienotības un līdzvērtības gaisotni starp cilvēkiem ar dažādām fiziskajām īpašībām. Priekš manis orientēšanās dot lielu iespēju pareizi domāt. Tāpēc, ka orientēšana ir precīza orientēšana, taku distance, es domāju, ka tas ļoti labi priekš veselībai, sevišķi priekš invalīdiem. Jānis Bergs ir izstrādājis metodiku, kā pareizi veidot distances, lai tās spētu veikt jebkurš dalībnieks. Gan tie, kas pārvietojas bez palīglīdzekļiem, gan arī tie, kuri izmanto braucamkrēslus vai spieķi. Pateicoties Jāņa entuziasmam, dalībnieku skaits ir ļoti pieaudzis, un šogad tika izveidota Latvijas orientēšanās federācijas taku orientēšanās grupa. Taku orientēšanos sāku pagājuši gadu, tātad 2 gadus jau nodarbojos ar to, un sastāpa ļoti jauks, foršs cilvēciņš, kā lai to saka. Bet mēs varam sacensties vienādi, un viņi man saliek reizēm sacensībās. Līdz ar to visu cieņu viņiem. Un Jānis ir cepurnost Jānim, kas atrada šo sporta veidu, jo tāpēc, ka šis sporta veids jau ir diezgan sens, bet Latvijā viņš tikai ir 10 gadus. Taku orientēšanās paver jaunas iespējas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan paplašinot pieejamo sporta veidu klāstu, gan dodot iespēju iekļauties Latvijas un arī starptautiskajā sporta apritē. Янис очень инициативный человек. Он очень много сделал для инвалидного движения. И сейчас у нас инвалидное движение уже перешло на другой уровень.